Piena pārstrāde. No govs piena ražo daudz dažādu piena produktu, kas var būt gan skābeni, gan saldi. No fermām speciālās cisternās pienu ved uz pienotavu, kur tas tiek savākts, lai pēc tam to vestu uz pārstrādes rūpnīcu. Kad piens nonāk rūpnīcā, to pēc īpašas receptes sagatavo, lai tas būtu ar atbilstošu kvalitāti dzeršanai un uzglabāšanai. Piemēram, lai pienu ilgāk uzglabātu un tas tik ātri nesabojātos, to pasterizē, karsē 15 sekundes 71 grāda karstumā vai 62 grādos 30 sekundes, lai iznīcinātu lielāko daļu mikroorganismu, bet nesabojātu piena garšu. Pēc tam to iepako un nogādā uz noliktavām un veikaliem. Šāds piens būs jāuzglabā leduskapī un tam būs īsāks derīguma termiņš. Ja pienu karsē ļoti augstā temperatūrā 135 grādi, tam uz iepakojuma redzēsi burtus UHT. Šādu pienu, kamēr paka nav atvērta, var nelikt leduskapī, kā arī droši ņemt līdz, piemēram, dodoties pārgājienā. Atlikušo pienu izmanto dažādu piena produktu ražošanā, piemēram, veselīgie skāpiena produkti, kefīrs, paniņas, jogurts, lakto, rūgušpiens, skābais krējums. No piena ražo arī biezpienu, sieru, sviestu, saldo krējumu un kondensēto pienu. Lai tiktu pie gardā saldējuma, pienam vai krējumam pievienot cukuru, augļu un ogu sulas, kakao, riekstus un citas garšvielas.